Lai gan Latvijas reģionos netrūkst izcilu mākslinieku, mūsdienās tā dēvētā augstā māksla galvenokārt koncentrējas Rīgā. Cilvēkiem mazpilsētās ļoti reti ir iespēja apmeklēt kvalitatīvas izstādes, līdz ar to ļaudis nav izglītoti par mūsdienu mākslas tendencēm. Tādēļ vairāk jaunieši Gulbenes novadā iecerējuši iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar laikmetīgo mākslu. Veicināt šo sapratni par laikmetīgo mākslu, ka tās nav tikai švīkas, ka tie nav tikai ķēpājumi, vai arī es to māku uztaisīt, bet tā kā stāstīt, lai cilvēki labāk to visu saprot, novērtē. Viena no galvenajām aktivitātēm ir izstāde, atgriešanās tur, kur es nekad neesmu bijis. Tās laikā apmeklētāji var iepazīties ar ļoti dažādiem mūsdienu mākslas veidiem, sākot ar fotogrāfiju, klasisko glezniecību, keramiku, beidzot ar tekstilu apstrādi un telniecību. Piemēram, tur mēs redzam interaktīvu instalāciju, kurā autors ir uzveidojis milzīgu lodi, saucamo domu graudu no savām idejām, kur ik viens var ielīst iekšā tajā lodē un sajusties kā autora smadzeņu podā, teiksim tā. Izstādē aplūkojami gan dažādu Latvijas jauno mākslinieku darbi, gan arī tādi izcili telnieki kā Bruno Strautiņa veidojumi. Galvenokārt darbi atlasīti ievērojot izstādes moto – atainot vietas vai situācijas, kurās nekad neesam bijuši, tomēr nonākot tur sajūtam savādu radniecību. Šī tēma parādās arī mākslinieces Zanes Tučas darbos. Šī ir Zanes Tučas gleznu sērija par Rīgu. Un te ļoti interesanti parādās izstādes nosaukums atgriešanās tur, kur es nekad neesmu bijis. Jo bieži vien mēs staigājam pa tādām vietām, kur mēs ikdienā reāli esam diezgan bieži, ceļš no mājām uz darbu, uz skolu, bet tad mēs kaut kā pagriežamies no citas puses un ieraugam pilnīgi jaunu rakursu. Šajā gadījumā Zane ir aplūkojusi Rīgas simbolu pulksteni stacijas laukumā no dažādiem rakursiem un vienkārši pieliekot, nomainot vārdu pirmo daļu, mēs iegūstam vārdu spēlīt, piemēram, Rīga, noturīga, svarīga un superīga. Zīmīgi, ka arī darbu autori uzteica jauniešu iniciatīvu organizēt šādu veidu pasākumu. Viņu prātā ir lieliski iespēja cilvēkus reģionos iepazīstināt, kā šodien strādā latviešu mākslinieki. Es pat esmu no Latgales, no Rēzeknes, tad es redzu, ka tā, teiksim, kultūras dzīve ir atpalikusi par vismaz 50 gadiem. Tu atnāc un redzi, kas notiek šobrīd. Jā, protams, jārēķinās ar šausmas, bet viena, otra, trešā, un cilvēki vienkārši saprot, kas notiek. Šī izstāde varētu būt tā kā atskaites punkts, kad pēc apmeklējuma intereses mēs novērtēsim, vai, teiksim, šie Gulbenes jaunieši viņus interesē šī laikmetīgā māksla, un viņi būtu ieinteresēti turpmākos pasākumos, vai, teiksim, viņus varbūt aizraut citas lietas, un varbūt, kad šos pasākums ir veids kaut kur citur, varbūt pamēģināt kādās, teiksim, Smiltenē vai kaimiņu pilsētās kaut ko līdzīgu. Šobrīd izstāde ir aplūkojama Gulbenes vēstures un mākslas muzejā. Vēlāk tā ceļos uz Jaungulbenes pagastu. Savukārt, lai sniegtu ieskatu mūsdienu kino mākslām, piektdienas pēcpusdienā Gulbenes jauniešu centrā bāze notiks īsfilmu skate, kurā varēs vērot dokumentālās animācijas un spēlfilmas par dažādām tēmām.